Pirmkārt, ir ļoti spēcīgas saknes tajā vietā, ka tas nav stāsts tikai par vienu mazu gabaliņu Rīgā, bet patiesībā tas ir stāsts par visas Rīgas attīstību. Tā ir VEF teritorija, tā ir teika, tās ir leģendas. Un otra lieta, ka ļoti konkrētas ir tās nākotnes vēlmes, tas cilvēks, ko redz tur dzīvojam. Tās leģendas, kas kādreiz tur ir tapušas, tām ir jāpalīdz tapt arī mūsdienās. Un tāds ir šīs vietas galvenais uzdevums. Zīmols nekalpo kā galvenais tēls šeit, bet viņš tikai iedvesmo cilvēku kļūt pašam par savu varoni, pašam par savu leģendu. Ar jauno teiku Rīgā ienāk ne tikai jauns, augsts kvalitātes, daudzfunkcionāls rajons, te ir maza apkaimīte, bet ienāk pieeja un attieksme pret lietām ar daudz augstāku izkoptības un iedzināšanās pakāpi. Ar saturu, kur veido dažādi notikumi, identitāte, vietas vēsture, saturs, kurš izriet no tā būtiskā piepildījuma, nevis tikai no tāda dekoratīva fona. Mūsu arhitektu uzdevums nebija viegls. Mums bija jārada vieta pilsētā, kas kalpotu cilvēkiem, viņu izaugsmei. Tā, lai gan bizness, gan ģimenes, gan personības varētu augt un pilnveidoties. Tā būs vieta, kur dzims jaunas leģendas. Mums bija svarīga ilgtspēja, pašpietiekamība, drošība. Tā ir urbānā vide un tomēr telpa cilvēkiem. Ja mēs paskatāmies pasaulē, arvien biežāk ikdienā mums paliek svarīgāk vides kvalitāte. Tas, kādā vidē esam auguši, mēs nosaka to, kādas personības mēs veidosimies. Tā ir arī vide, par kuru mēs plānojot jaunās teikas ārtelpu, domājam, lai bērni, kas uzauguši šeit, ka tās būtu viņu bērnības labākās atmiņas. Jaunā teika būs ļoti interesants projekts, jo to, ko viņi vēlās izdarīt, attīstīt veselu rajonu, kurā viss ir iekšā. Ir fantastisks bērndārs, ir ļoti interesants un labi, tiešām kvalitatīvs vietas. Mums būs pašiem savu konditoriju un espresso bārs, kur arī no rīta atnāc forši izbaudi rīta pirmo pusstundu un ķeries pie saviem darbiem. I live here in Jauna Teika and I really feel the flow of energy. I see many young people starting their families or careers, and we are going to attract many more small, fast-growing companies as well as entrepreneurs in order to create a true technology hub here in Riga. We want to revive the legacy of VEF, Minox, and create Jauna Teika as a landmark project, not only by its architecture and landscape details, but also by its special community and integrated social life. In Henner Group, we did many award-winning projects in the last 20 years, but Jauna Teika was always a special project for me, and I wish it will create its own history with unique people living here.